šodien tāds, es domāju, ļoti priecīgs brīdis, ka izdodās mums atklāt mazu, varam nosaukt mazu etapu, mazu lauku mūsu kopējās slimnīcas sakārtošanas fāzē. Te var izvēlēties, kurā. Pagad te jāizgriež ārā. Roves griezienu. Šodien svinīgā brīdī ar lentes pārgriešanu Vidzemes slimnīca atklāja labiekārtoto pagalmu. Remontdarbos iekšpagalmā pieejas atjaunots atpūtas laukuma un iebrauktūs segums, novietoti jauni soliņi, ierīkoti velosipēdu novietne un atjaunoti pakāpieni. Iepriekšējais laukums bija nokalpojis vairāk kā 30 gadus. Tie mūsu pacienti, un mēs atceramies, kā šeit bija, tad to salīdzināt ir diezgan grūti. Tas ir kā diena pret nakti. Un mūsu arī, lai mēs būtu kvalitatīvs pakalpojums sniedzējs, jārūpējās ir arī, lai pie mums varētu piebraukt un varētu arī veiksmīgi doties mājā gan pēc manipulācijām vai pēc ārsta apskats, lai tas būtu ērti. Un es domāju, ka to novērtēs ļoti daudzi un teiks paldies, ka mums ir izdevies to realizēt. Mēs esam rekonstruējuši jau sen uzbūvēto esošo teritoriju, atjaunojuši atbalsta sienas, atjaunojuši to apdari, sakārtojuši laukumus, lai viegli piekļūt pie ieejas un ērti piebraukt invalīdiem un ģimenēm. Un tā pašā laikā šī vieta tā īpaši pirms tam funkcionāli neizmantoja. Šobrīd viņa labi izmantojas un labi iekļaujās tajā kopējā skatā, un mēs esam priecīgi par paveikto. Pagalmā ierīkots pandus jeb uzbrauktuve nobrauktuve, lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Apmeklētāju ērtībām kalpos arī atjaunotais teritorijas apgaismojums un īpaši marķētas auto stāvvietas personām ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar bērniem. Tāpat atjaunot arī puķu dobe, kurā klātesošie kopīgi stādīja Zemcietes slimnīcas jaunā logo krāsās un dizainā. No viena stūra, kā teikt, slimnīca ļoti veiksmīgi attīstās, un man patīkam tagad arī visa piekļūšana, kas te bija kādu laiku apakaļ, bija liela problēma, un prieks, ka šādi te tagad ir izveidojies, un mans novēlējums tāds, lai ātrāk pa posmiem, kad mēs tā ejam uz to pusi un slimnīca visi paliek šādi skaista un pieejama. Bet pirmais un būtiskākais, protams, ir funkcija, ko slimnīcai, kas ir jāpild ikdienā, ir jāpalīdz cilvēkiem gan kritiskos brīžos, gan arī veselības uzlabošanai, bet, protams, arī vizuālais un tā, kā mēs šeit izskatāmies un kā varam piekļūt, tas arī ir būtiski. Pagalma labiekārtošana ir turpinājums pērn uzsāktajiem slimnīcas renovācijas un apkārtnes labiekārtošanas darbiem. Pagājušajā gadā tika renovēts ārstniecības iestādes C korpus, savukārt nākamajā gadā iecerēts sakārtot pārējos slimnīcas korpusus, kur atrodas stacionārās nodaļas.